braukt. Tāpēc mēs tiksimies galējā dienas kontinentā, tad mums tieši tas pats, mums tas biļeti prom no dienas. Pēc tam mums uz Panamu, tad mums ir jau atkal nākamai biļetē jābūt. Uz laiku, tā uz priekšu. Super. Tas man patika tajā 90 dienās. Mēs tajā mierīgi izdomāt, vai mēs esam tajā, valsts tajā, tajā vai tajā. Tad mēs atkal esam tiesīgi. Jā, Eiropā tie laikapstāti ir kaut tādi, jā. Pēc 2 mulsumpilnām dienām Santo Domingo lidostā nolēmām, ka beidzot tas viss ir jāatlaiž. Piegājām pie pirmā vīra ārpusē, kurš sagadīšanās kārtā ļoti labi runāja angliski un bija ar mieru mūs aizvest līdz galvaspilsētas centram. Pa ceļam noskaidrojām, ka vīrs dodas kādas 50 km dziļāk valsts centrālajā daļā uz vietu, ko sauc par Bonao. Tā kā nebijām tur bijuši, sarunājām ar mūsu jauno draugu, lai viņš mūs aizrauja līdz turienei. Gala beigās Kris mūs uzaicināja vakariņās un piedāvāja naktsvietu savā mājā, ko arī laipni izmantojām. It's a big mind there. Yeah. And this they're selling right now, huh? Tā tāds priekšnamiņš ir jau ar chillout krēsliem. Šitā te mēs esam tā kā iekšā, vestibilā. Šeit ir virtuves galds. Tā, šeit ir pat virtuve. Šeit vēl vien tāda forša chillout istabiņa. Ir tāds vēl viens chillout stūrīts. Tādā pulstāla. Balkoniņš. Un šī tāds tā. Nu tā kaut kā te ir. Tādā labā rajonā esam tikuši un labā foršā Laņģā padzīvot uz pāris dienām. Ko sataisīsim sandvičus, sviestmaizītes un laidīsim uz pāris dienām kalnos. Mēs atbraucām uz Himanoa, vienu no ūdenskritumiem. Un mēs atkal esam satikuši labus cilvēkus. Mēs vienkārši gājām un viņi apstājās, viņi ir no Austrijas. Un paņēma mūsu mašīnā, un mēs jau ar viņiem jau braucam jau un otro ūdenskritumu jau skatāmies. Baby, you were there. Baby, you were there. Oh, baby, you were there. Oh, it is what it is. No vienas puses, kad mēs esam ieskauti, tur tāds kalns ir. Ekstrapatās ir upe, tur ir vēl viens kalns. Kādā te vietiņā mēs tad laikam mēģināsim palikt šeit, ne? Un tā ir Baiba. Pa šito te pašu pusē, jo tajā virzienā tur ir Himanoa 2 ūdenskritums. Kaut kur vēl nedaudz tālāk ir otrs Himanoa 1 ūdenskritums, bet, lai pie viņa piekļūt, mums ir kaut kur jātiek pāri upei, un tad ir tur ceļš tā kā pie viņa. No šitās puses nevar tur tikt. Tad mēs te paiesimies pa taciņus priekšu cerībā, ka kaut kur būs vai nu tiltiņš vai iespēja pāriet pāri uz kādu citu taciņu tajā pusē.
ūdens kritumā. Tas ir tiešām interesanti, ka tur vispār nav neviena cilvēka šitā te vietā. Mēs, protams, priecīgi par to, ka mēs varam izmantot savu privātumu šeit. Wow! Jā, tas tajā uzlapē. Harabakā? Kas tur notiek? Diriģenti te. Tā kā nav politiski atbalstītāji, zini, tur čaliņi savākt kaut kādu. Politiskā reklāma vienkārši šitā te stilā, vienkārši tāds korķis te ir. Re, kur ir atbalstītāji. Tur ir laikam ir tas politiķis kaut kur, ne? Jā, re, kur ir īriņš mājās, kaut kur tur runājās visiem, ne? Jā, pamerīts normāli. Es teicu, ka tas mašīnas gaida uz viņiem. Nolās. Nākamais šireiz te ir līderis viņiem. Tas ir čalis, kurš jau ir prezidents šobrīd un bez nākamo tēmē jau. Šitāds viņiem mašīnas. Normāli, prezidents var būt 4 gadus un viss. Un viņš pateica nē, un ka viņš ņems vēl no 16. līdz 20. gadam. Vējš un vēsāks ir, bet gaiss šķiet tik svaigs. Gaisu, kas ir tajā pilsētā, kur tiešām tikai benzīna un gāzes smaka no mašīnām un močiem. Tad šodien, man liekas, ir vienkārši tāds, ka gribās ieelpot un izelpot svaigu gaisu vienkārši. Te ir labais, tiešām forši.